Es vairs nevaru. Man jau līdz kaklam viss tie remonti. Varbūt vienkārši iestumt viņu te Daugavā. Ko tu dari? Ko man darīt? Ko man darīt? Noslīcināt ir dārgāk nekā aizvest uz autopārstrādi. Plus tu vēl saņemsi naudiņu. Naudiņa? Naudiņa? Nodos un oficiāli varēs likvidēt. Nu, ok. Cik tas tev izklāb no sūdiem? Rīt mēs aizvilksim, pārstrādāsim visu zolīdi, nosvērsim. Bija auto, jā. Viņš nezināja, ko darīt. Viss abēdājies, noskums. Un tad viņš atrada auto pārstrādi. Skaties, auto pārstrāde LV tu var iet mājaslapā, ierakstīt savas mašīnas svaru, piemēram, 1000 kg, paskatīties, 150 eiro var dabūt nepilnā komplektācijā, 200 eiro pilnā. Jā? Nu, tas ir informatīvais kalkulators. Ja rīt aizvākam tev mašīnu līdz, piemēram, Granīta ielai, mums galvenais punkts, 15 minūšu laikā viss tiks sakārtots, mašīna pieņemta, un mēs izsniedzam tev likvidācijas certifikātu, un viss ir norakstīts CSDD acīs, tu esi brīvs. Papīri tīri. Papīri tīri, un tas ir labāk nekā kārtot papīrus par Daugavā nogremdētu mašīnu. Jā, citādi var piesieties. Es ņemu un uzvanu jums jau viss, jā? Jā, uzvanu, paprasu, cikos var atbraukt, un viss notiek.